Pastāstīs par godu Oliveram, jo viņam šodien ir 5 gadu jubileja. Tas patiesībā ir tas, ko mēs arī novēlamies. Un arī mums ar Ingu 110. Jā, palika šajā gadā. Ja? Tā kā es jau te teicu, kad bija iepriekšējā 100 gadu bija lielā izstāde, bija Svētku Renesanses muzejā. Un jāatceraties, ja? Un tad pirms tam bija 90 gadu jubileja arī bija Liepājas muzejā. Tā kā tik bieži mēs tāds arī kolektīvās ģimenes izstādes netaisam. Pieņemot, ka šī arī ir ģimenes izstāde. Un saistībā arī ar to man dzimumu dienu tā nu viss te sanāca, jo 4. jūnijā pirms 2 gadiem mēs te ar Ingu uzlauzām durvis. Ja bijām saņēmuši jau zemes grāmatas apliecinājumu un ienācām te un skatījāmies, ko mēs nesam nopirkuši kaņķi maisā. Tūs tam, man ne? Un tāpēc ir tie 2 gadi apkārt un tātad iepriekš atvērām šo daļu. Un tagad praktiski jums būs iespēja redzēt visu šo daļu, par kuru mēs tuvākā laikā te uzņemamies atbildību. Un arī to pagrabu. Tā kā pagājušā ziemā mēs to pagrabu arī kā saka, savāķi. Un tātad ēdiens viss ir šeit augšā. Un jūs varēsiet tātad paņemt kaut ko, sogos, cienasts, jā. Un man paveicās arī noķert, es pirmdien biju aizskrēju atvilkt elpu, jo atkal nebūs iespējas un palaimējās noķert dažas strautu foreles. Tā kā tie, kas ir uz maniem pasākumiem bijuši kādreiz, jo es maksrēju foreles no 93. gadu, un tad parasti man vienmēr bijuši, vai es tā necerēju, bet trāpīju un novērtējiet, ja, jo tas ir liels upurs savaids foreli. Ja. Un tā kā tas arī, tas ir, kā saka karalis, tas. Tātad, kā ierast, tātad pole, ar poli jūs zināt, kā rīkoties, ja te ir glāzes, ja, trauki, karotes, un lieciet to iekšā, tur ir tātad cienasts, ja kāds grib baltvīnu, tātad baltvīnu. Un tātad pa to pagrabu, ja, tātad tā doma ir tāda, kad mēs viņu varētu pieteikt kā izstāžu tālu, protams, bet, nu, ņemot vērā to sadzīviskos apstākļus un stāties priekšā, ka tas ir 200 gadus, tur viņam pavisam bijis cits pielietojums un padomu laikos vispār. Ja? Un tāpēc tā aura vai tās smaka vai kā, tas pieder pie lietas, ja? Jo tas ir pagrabs un izstādes augsties pagraba artefakti no senie un padomu laika. Ja? Tad tur jūs mēģināsiet to visu vai jūs izjutīsiet vai nē, jo lielākā daļa, es domāju, atcerēsies, un šie priekšmeti jūs rosinās kaut kādas asociācijas ar tiem laikiem, kas tur būs, jā, un nedaudz arī no tās senatnes, kas ir saistīta ar šīs mājas celšanu, un pats interjers, protams, jā. Tā kā, ja, es domāju, ka tur vairāk tās izstādes rīkosim vasarā, bet, nu, ja ies labs biznes, tad varētu arī rīkot arī ziemā, jo jādomā ir par apkuri un daudz ko citu, jā. Tā kā tas ir tāds ieceres, un es uzaicināju jūs ties, kas arī ir, nu, kā teikt, palīdzējuši mums noturēties, tad mēs esam gan kā māksliniekus, gan kā